Staigājot pa Rīgas centru un runājot ar saviem domu biedriem par eksportspējas veicināšanu, es pamanīju interesantu transporta līdzekli. Tas izskatās kā velosipēda un mopēda hibrīds. Mājaslapā nav rakstīts, kas tas ir. Labi, lejupielādēšu aplikāciju un došos ciemos pie Raida. Jo, kā jūs jau zināt, man nepatīk, kad jautājumi paliek bez atbildēm. Sveiks, Edgar! Mēs esam uz vietas. Sātiec mūs, lūdzu. Jā, davai, gaidām. Sveiki, kungi! Sveiks! Tas ir Edgars Jākopsons, Sija Raid, Sija Trafonēt un Sija Uzladets, valdes priekšsēdētājs. Mēs atbraucam pie viņa ciemos un uzdosim pāris jautājumus. Sveiki, kungi! Prieks jūs redzēt, nāciet iekšā. Lūdzu, mūsu mājās sveicināt. Edgars, pirmais un galvenais jautājums. Kas tas vispār ir? Tas ir elektrovelosipēds vai elektromopēds vai hibrīds? Patiesībā tas ir elektrovelosipēds. Viņš varbūt izskatās bišķi savādāk nekā mēs esam ieraduši to redzēt. Šis ir jaunās paudzes elektrovelosipēds un viņš vizuāli atšķirās. Jā, tāpat laikā viņam ir pedāļi, kurus var mīt, un ir šī motora piedziņa. Maksimālais ātrums ir 25 km/h. Un nobraukt viņu var kaut kādus vidēji 50 km. Pēc visiem rādītājiem viņš atbilst elektrovelosipēdam. Tad es principā varu no Rīgas uz Jūrmalu un atpakaļ aizbraukt. Tieši tā. Tāpēc mēs vienmēr rekomendējam, tur ir ļoti jauks šis veloceliņš no Rīgas, būtībā tur, teiksim, no Imantas stacijas līdz Jūrmalai un atpakaļ var mierīgi atbraukt, jā, arī nolikt Jūrmalā viņus kaut brīdi, ja viņš nav nepieciešams un droši doties atpakaļ. Atstāt Jūrmalā? Jūrmalā var atstāt arī, jā, Jūrmalā arī ir mūsu tās dislokācijas vieta, kur viņi ir pieejami, kur viņus var atstāt, tur ir zaļā zona, var atstāt bez nekādiem, teiksim, potenciāli ierobežojumiem. Super. Tā ir jau Raida 4. sezona, cik es sapratu, jā? Un jūs bijat pirmie, kuri tādu nopietnā līmenī sākāt koplietošanas mikromobilitātes biznesu Latvijā, Rīgā. Pastāsti lūdzu, kā tas viss sākās, ideja un realizācija. Jā, sezona teorētiski 4. praktiski ir 3. kā Raidam, jo Raids kā tāds parādījās 20. gadā Rīgas ielās, bet gadu iepriekš mēs strādājam ar šiem labi zināmajiem kickskūteriem, kuriem mēs sākām šīs teiksim, biznesa operācijas. Kā tas izveidojās? Būtībā bija tā, ka 19. gada sākumā bija jāstāsta, kas notiek pamatbiznesā, kādas ir potenciālas attīstības, un bija iespēja braukt uz Singapūru, veidot jaunus biznesa kontaktus, jaunas iespējas. Un sanāca tā, ka bija brīva diena. Es biju par šādiem kickskūteriem dzirdējis, ka tādi ir ASV, un man šeit arī jau tādā mirklī bija Eiropas kādās lielākajās pilsētās. Un nolēmu pamēģināt. Izbraucu, sapratu, ka ir baigā fiška, forši. Ātri var pārvietoties, un kāpēc kaut ko tādu nepaveikt arī Latvijā. Būtībā jau gaidot lidmašīnu, jau atpakaļ mājup ceļā tikai jau zīmēt plāni, kur viņus var nopirkt, kādā veidolā. Tieši tādā sezonā parādījās arī tirgu citi spēlētāji, un ātri vien sanāca, teiksim, izveidot to kontaktu ar potenciāliem sadarbības partneriem. Tā kā viss, protams, arī ar aizķeršanos, bet gāja diezgan raiti. Un, ja nekļūdos, man šķiet, ka 15. jūnijā 19. gadā mēs iestartējām pirmos kickskūterus. Jūs gadu atpakaļ par 2020. gadu interesantu statistiku publicējat, ka pa gadu jūsu elektrovelosipēdi nobraukuši 175,000 kilometrus kopā. Kad jautājums tāds, kad mēs svinēsim miljonu? Un tas jau ir miljons jau sen nosvinēts patiesībā. Jā, jo tas bija 20. gadā, kad mēs palaidām tieši Raidu, tas, kad notikās jūlijā. Man šķiet, ka tas pats 15. jūlijas vai tik nebija. Un tad sanāca tā kā pussezona. Tās pussezonas beigās mēs bijām nobraukuši 175,000, un to miljonu mēs nobraucām kaut kad jau
21. gada uz beigām, ja nekļūdos. Jā. Tā kā miljons jau sen nobraukts. Kāds nākamais? Ejam uz nākamo miljonu. Vēl 2 miljoni. Drīz būs 2 miljoni, jā. Super. Parunāsim par galvenam galvas sāpēm. Mikromobilitāte, koplietošana, šī uzņēmēja darbība, jums, tev kā īpašniekam, kādas ir galvas sāpes? Vandalisms vai zemā braukšanas kultūra? Kas tas ir? Jā, paldies par jautājumu. Jā, tu jau diezgan precīzi arī pats trāpīji. Lielākās, teiksim, tas bizness ir diezgan tāds sūrs, ir virkne, teiksim, notikumi, virkne pārdzīvojumi, būtībā visu laiku jāsako līdzi, kas notiek, un tā diemžēl, kaut kāda daļa sabiedrības reaģē, teiksim, nekorekti. Viena no tām ir nekorekta braukšana 2, braukšana 3, ir pat rekords 4. Mēs esam paši fiksējuši tādus notikumus, tā tehnika tika bojāta, protams. Tas jau ir, teiksim tā, ka bojājumi braucienu laikā. Vēl arī, kas diezgan bieži notiek, diemžēl, arī ir diezgan augsta šī bezatbildība, tiek braukts kaut kā agresīvi un atbilstoši ielas apstākļiem, braukts agresīvi pa ietvēm, kas beigās atsaucās arī uz Rīgas domas aktivitātēm, kurai šis neapmierīgi sāk iebilst un potenciāli veidojās kaut kādi ierobežojumi, kas kaut kur tā kā bremzē visu to nozares attīstību. Ja nozare tiek ierobežota kaut kādā veidā, skaidrs, ka viņi neattīstās tik strauji un tik labi, kā gribētos. Jā, noteikumus vajag, bet viņiem nevajadzētu būt vērstiem caur kaut kādiem, teiksim, ierobežojumiem. Jā, tad, protams, arī tiek bojāti braucienu laikā. Ļoti liela daļa tie klienti, kas viņus ir bojājuši, neatzīstās. Teiksim, viņi vienmēr saka, ka tāds jau bija, vai es neko nezinu, vai vispār nenāk uz kontaktu. Un tad ir tā otra sadaļa, ir šie te vandālismi, kas jau notiek tādā, teiksim, stadijā, ka viņš vienkārši stāv uz ielas, ka neviens viņu neizmanto, bet tad ir visādi. Jā, tad ir apķēpāti, salausti, aprauti, diezgan, teiksim, bezgalīgi. Katru dienu nāk šīs te, kā saka, simtiem, bet daudziem desmitiem šīs bildes par tiem visiem bojājumiem, ko vienkārši mums no servisa komanda strādā un reportē, kādi tie bojājumi ir nodarīti. Skati ir grandiozi, teiksim tā. Bet, svarīgi ir to visu ātri salabot un atkal būt ielās atpakaļ. Lai pelna naudu. Protams. Tālāk zirdziņš. Jā, tieši tā. Daudzi cilvēki brīnās, kāpēc skrejrīteņus un elektrovelosipēdus apkalpo ar koplietošanas busiņiem. Kāda tur ir matemātika, un tas ir dēļ sezonālas tādas būtības, vai izstāsti lūdzu par šo. Es gan nezinu, par ko viņi brīnās, bet tas ir labi, jā, pamatā tā arī ir, tā ir matemātika apakšā. Acīm redzot, ir izdevīgāk izmantot šos te koplietošanas busus, jo tieši tā, tas pakalpojums ir sezonāls, un tad ziemā, idejiski tiem busiem nebūs ko darīt, ko viņi stāvēs un rūsēs, teiksim, pie mūsu bāzes vai kādā citā vietā. Kā saka, ir citi tirgus spēlētāji un ir vērojams, ka potenciāli tos busus varētu izīrēt kādam citam tādā periodā, bet tas jau aiziet tāds tā kā blakus bizness, tas var noņemt kaut kādu kapacitāti, lai varētu koncentrēt spēkus uz pamatbiznesu. Varbūt ir kaut kādas domas vai fantāzijas, lai uztaisītu mikromobilitātes pakalpojumus, kurus mēs varētu izmantot ziemas laikā. Ziemas riepas viņam uzlikt vai kaut kāds tāds. Bija domājat šajā virzienā vai... Tā vairāk jocīgs jautājums, bet jautājums, kas saka, nav kā tur nepareizi jautājumi vai kaut kā tam līdzīgi. Domās par to ir, skaidrs par to nesezonu, bet tāpat laikā tas komforts tāpat būs ļoti zems un tas pieprasījums būs ļoti neliels tajos ziemas mēnešos. Mēs tāpat braucam diezgan ilgi. Mēs pēdējās 2 tās sezonas esam braukuši līdz novembra beigām, būtībā līdz 3. novembrim. Un šogad mēs sākam diezgan ātri. Mēs sākam principā 2. martā. Jā, teiksim, tā, ka mūsu sezona ir gara, tie ziemas mēneši ir pavisam īsi. Tad, kad ir tas sūrais sniegs un zemā temperatūra, es domāju, ka tas nebūs komfortabli. Tā ziemas riepā, varbūt kādam, kā saka, for fun tur varbūt palīdzēs, bet nav tāds biznesa modelis nespēja strādāt. Potenciāli pastāv iespēja, ka mēs varētu, teiksim, šiem te kurjeriem, kas ir lielākoties šie ēdienu piegādes kurjeri, ka ziemas laikā varētu varbūt kaut kādu uztaisīt speciālo, teiksim, vienošanos, kad viņi varētu arī ziemā braukāt.
Teiksim, tāda, potenciāli, kurai jau kā B2B, teiksim, kādai nozarei, ja tur mēs redzam kaut kādu biznesu, ja viņi vienkārši uz ielas, tad viņi skaidrs, ka viņi arī apsnieg, viņi bojājās, aizsalst, un tur jau patiesībā arī tās pēdējās novembra dienas arī nav pārāk, teiksim, efektīvas, jo skaidrs, ka arī krīt biežāk viņiem. Kā sniegs, tā krīt, tā gāžās, tā visi salausts. Braukšanas drošība ir ļoti zema, tāpēc īsti, labāk neriskēt. Jā, tad drīzāk tie, teiksim, ja viņus tā varētu saukt, piemēram, tie velo kurieri, kas izvadā ēdienu, teiksim, viņi tāds potenciāli viņus par profesionāļiem varētu saukt, viņi tomēr kaut kā ziemas laikā varētu mēģināt ar viņu tikt galā. Bet, teiksim, ikdienas klientam varētu būt diezgan bīstami. Lielākoties viņi noveļās un, diemžēl traumē sevi kaut kādos gadījumos un traumē arī braucam rīku. Jā, tad sanāk, ka jūs nostrādājat gandrīz 8 mēnešus. Jā, es teiksim tā skaidrs par to kopējo periodu es esmu diezgan apmierināts. Arī dabīgi tas skaidrs, ka tie gali jau ir tādi vāji, teiksim, tur ir, tur baigais biznesa nesanāk, teiksim tā. Cik tagad velosipēdi jums ir? 300. 300? Jā. Jā, un kāds plāns, kādi attīstības plāni, paplašināt autoparku? Jā, mēs plānojam šogad palielināt parku arī Rīgā. Vienības skaitus neminēšu precīzi, bet šogad bija plānos arī iespējams ieiet arī, teiksim, Daugavpilī un Liepājā. Bet jāstāsta, vai tas izdosies, vai tas nesarāk pa vēlu, jo, teiksim, mums tās jaunās, tas parkā papildinājums, diemžēl, kavējās. Un no tā, kad viņš, teiksim, atbrauks no tā izriet, vai mēs paspēsim vispār tur arī citās pilsētās sevi, piedāvāt mūsu pakalpojumus. Bet tālāk ir plāns būtībā uz nākamo sezonu, joprojām tas potenciāls plāns paliek aktīvs, ka mēs varētu doties uz kaimiņu valstu galvaspilsētām. Tas būtu uz attiecīgi Tallinu un Viļņu. Forši, lai veicās. Tā, starptautisks uzņēmums. Starptautisks koplietošanas elektrovelosipēdu uzņēmums. Tieši tā. Un cik cilvēki šobrīd nodarbināti pie jums un nodrošina to, lai visi klienti apmierināti, lai velosipēdi uz ielām, lai viss notiek, kilometri griežās? Jā, ļoti labs jautājums patiesībā. Es mēģinu tā galvā saskaitīt, tur ir kaut kādi 20 plus cilvēki aptuveni. Diezgan daudz mēs esam, jo, lai to pakalpojumu pietiekami kvalitatīvi nodrošinātu, vajag diezgan lielu cilvēku resursu. Viens darbinieks uz 15 velosipēdiem. Tā rūpēšanās sanāk. Es ātri saskaitīju, matemātika man strādā, strādā, jā. Tas ir labi, jā. Kā tu domā, vietējais tirgus jau ir pārpildīts vai ir vēl vieta jauniem uzņēmējiem, kuri gribētu strādāt šajā jomā? Jā, es teikšu tā, tirgus vienmēr ir dzīvs un viņš ir mainīgs, lai arī nozare ir, teiksim, augoša. Es šī brīdī jūtu tādu piesātinājumu tirgu. Teiksim, ja to sāk darīt 2-3 gadus atpakaļ, tad ir interesanti. Šobrīd ielausties ar kaut kādu diezgan jābūt tādam pārsteidzošam piedāvājumam, lai, teiksim, spētu kaut kādu vietu izkarot. Jo, redz, kā ir nākuši šogad vēl viens ir pienācis klāt, arī vēl viens spēlētājs no Igaunijas. Un, tad pat laikā tur ir daži uzņēmumi ir atmiruši, bet tie ir tādi nelieli, teiksim. Un, šobrīd es jūtu, teiksim, ir tāds diezgan liels piesātinājums, kad nav tās vietas tik daudz, teiksim, brīvs potenciāliem ienācējiem. Būs grūti vienkārši. Var kaut ko štukot, protams, bet būs sarežģīti. Izstāsti lūdzu, 8 mēnešus jūs nostrādājat gadā, pārējais laiks. Ar ko tu nodarbojies? Vispār elektrība ir tava lieta, jā? Jā, bet ko mēs nodarbojamies raidā mēs viņus tos ziemas mēnešus remontējam. Tad notiek tas lielais, dziļais remonts ar visām apkopēm, jo, teiksim, tādā sezonas laikā viņi jāsaremontē ir ātri, būtībā, jānovērš tās pamata kaut kādas problēmas, lai varētu turpināt braukt, bet, tāds pilnais remonts aiziet arī tajos ziemas mēnešos. Tā arī viņi parit, teiksim, tā arī plus mīnus tie 3 mēneši, tad viss tas līdz tiek pārjaukts, salikts no jauna un atkal, varētu braukt. Bet, Ko daru es, tad man ir ziemā beidzot iespēja doties atvaļinājumā, jo būtībā kā sākās tas vāveres ritenis martā, tā viņš beidzās kaut kur stipri pēc novembra beigām, teiksim, tādā dziļākā jau decembrī.
Bet ko mēs vēl darām vispār, no kurienes nāk teiksim, viss tas pamats ir sācies to, ka mēs nodarbojamies ar elektrību, elektroinstalācijas materiālu un industriālu elektroiekārtu piegādi. Tas jau ir vairāk kā 10 gadus, man liekas, ka šogad 13. gads, kopš mēs esam Latvijā, uzņēmums Trafonet, kurš arī ir mācu uzņēmums Raidam. Būtībā, ir sanācis tā globāli, kad Trafonet strādā arī ar elektroautomobīļu uzlādes stacijām. Un globāli šīs divas nozares ir satikušās, respektīvi transports un elektroenerģētika kā tāda. Jo mūsu lēnām, kā jūs droši vien man dzēlām, kad šie iekšzemes automobīļi tie lēnām tiek, kā saka, nomainīti un pāriet uz elektroautomobīļiem, tam visam vajadzīga ir šī uzlādes infrastruktūra. Attiecīgi, kuras iekārtas mēs sākām piegādāt 3-4 gadus atpakaļ. Mēs sākām šo attīstīt jaunu nozari, plus tām, kas ir vēsturiskās Trafonetā, tas ir saistīts, kas ir ar būvniecību, kas ir klasiskā elektroinstalācija. Tad mums ir pārvades sadale, kas ir būtībā sadales tīkls, kur ietilpst transformatori, slēgiekārtas, vidējās sprieguma iekārtas. Un trešais bija industriālais virziens, kas ir saistīts ar ražošiem uzņēmumiem. Būtībā tur ir cits produktu portfelis, motori, frekvenču pārveidotāji un tādas lietas. Un tad mēs 3 gadu atpakaļ sākām attīstīt 4. virzienu. Sākotnēji viņš bija tieši uz elektroautomobīļu uzlādi tendēts, tā viņš arī saglabājas tagad. Un vidēji no pagājušā gada kaut kur beigu daļas mēs pieslēdzām un sākām attīstīt arī saules biznesu, respektīvi saules invertori, saules paneļi. Esam viens no Huawei pārstāvjiem Latvijā. Tā kā, šī nozare ir ļoti aktīva, teiksim, šogad. Un to 4. virzienu mēs lēnām jau būtībā viņš jau ir pārsaukts, tas ir ilgtspējīgās enerģijas virziens, jo tas ir viss skaistākais. Iedomājies, jūs labi zināt, cik maksā degviela, un vienmēr tu pats vari to elektroenerģiju ģenerēt ar saviem saules paneļiem, lādēt savu elektromobīlu un pārvietoties. Būtībā tu kļūsti gan neatkarīgs no citiem energoresursiem, jo to pašu elektroenerģiju atkal tur sildīt māju. Un tas rosina un audzē mūsu energoneatkarību, kuru jau vajadzēja manā skatījumā sakārtot gadus 20 atpakaļ vismaz. Nesakārtojam. Tagad sāksim no jauna un tā. Raitāk šobrīd. Pēdējais brīdis to darīt. Ir tāds stereotips, un mēs arī redzam, kādi mums ir laika apstākļi Latvijā. Kā izstāsti lūdzu nedaudz par šito, jo mana skatienā, ka vairākiem cilvēkiem liekas, ka nekad neatpirksies šis pasākums. Saules paneļi. Tu domā par saules paneļiem? Es domāju, par saules paneļiem. Galīgi nē. Es varu uzreiz iemest to piemēru. Nezinu, kāpēc tad Igauni, diemžēl, mums ir atkal priekšā, viņiem ir vairāk 100 megavatu sabūvēti. Ja? Tomēr viņi ir bišķi vairāk uz ziemeļiem, tad jau idejiski, tad jau tur būtībā tas uzskats ir tāds, ka jo tuvāk dienvidiem, jo lielāka tā spēja ģenerēt, bet īsti tā nav. Daļēji, teiksim, jo tur ir otrs aspekts, kas spēlē pretēji, ir augsta gaisa temperatūra. Augsta temperatūra ir plus 30 grādi, tad panelim sāk zust efektivitāte. Un tāpēc, teiksim, patiesībā tie ziemeļi, ja pareizā leņķī novietoti paneļi ir stipri, nevis stipri efektīvāk, bet diezgan efektīvi, teiksim, to enerģiju var savākt, un arī par laikā ir diezgan vēsts, panelis labi dzesējās, var ļoti augstu efektivitāti iegūt. Tā kā Latvija, Somija, Lietuva, Igaunija, Zviedrija, tas bizness ir ļoti aktīvs. Tur viņš strādā. Nav tā, ka tikai dienvidos var ģenerēt, teiksim. Plus ir lielas kapacitātes, ir vēl tāda lieta kā optimizeri, speciāls iekārtas, kas uzlabo šī kopējā parka efektivitāti, lielāku, teiksim, noņemto jaudu nodrošina. Tas viss ir tehnoloģijas, un Latvija ir diezgan piemērota vieta šādiem elektroenerģijas ražošanas risinājumiem. Tas pats arī Latvenergo ir beidzot nācis ar paziņojumu, ka viņi būvēs. Plāno uzbūvēt 100 megavatus nākamajos 2 gados, kas ir diezgan tāds ambiciozs izaicinājums. No sirds novēlam viņam veiksmi šajos darbos. Jā. Jums ir vairāki klienti B2B, kas notiek ar gala lietotājiem? Kā jūs līdz viņiem tikāt? Jā. Tur ir tas stāsts tāds, ka būtībā Trafonets lielākoties strādā ar B2B klientiem, kur ir kaut kādi lielāki elektroautomobīļu uzlādes flīti, plašāki risinājumi ar mākoņu datu risinājumiem. Un, teiksim, tiem gala klientiem kopā ar paziņu Kārli
draugu paziņu Kārli, mēs attīstījām šo te uzlādēts LV. Tas ir portāls, kas raksta par zaļo enerģiju, par tādiem racionāliem risinājumiem, elektroautomobīļiem. Un tam mēs apakšā uzbūvējām viedveikalu, interneta veikalu būtībā, kurā var iegādāties šīs te uzlādes stacijas. Tas ir vairāk domāts tieši gala klientiem, kas var ieiet, saklikšķināt konfigurātoru, izvēlēties staciju. Plus mēs arī piedāvājam tādu pakalpojumu kā uzstādīšanu. Attiecīgi klients izvēlās visu saspaidu, viņš zina, ka viņam tuvojās viņas potenciālais elektromobīlis, un jau laiks var uzstādīt mājās elektroautomobīļu. Plug and play risinājums. Plug and play, jā. Out of the box. Exactly. jā, tieši tā. Tā kā uzlādēts, jā, viņš tā kā darbojas tad B2C tā kā virzienā tieši. Tad portālu varam atrast internetā, uzlādēts.lv. Jā. Un varbūt Twitterī, Facebooks. Jā, viņš ir, teiksim tā, uzlādēts ir, man šķiet, ka visos sociālos tīklos, skaidrs, Facebook, Twitter, LinkedIn, man šķiet, ka arī bija. Tas pats arī attiecās gan uz Raidu, gan arī uz Trafonetu. Varbūt Trafonets nav tik stipri aktīvs sociālos tīklos, bet Raids ir ļoti aktīvs. Noteikti varat atrast un piesakot Raid Mobility, Trafonetu un uzlādēts ir uzlādēts. Jā. Un jā, tad attiecīgi zem šī te uzlādēts portāla apakšā ir sadaļa veikals. Bet tiešais uz veikalu uzreiz ir links, respektīvi veikals.uzlādēts.lv. Tas jau uzreiz ir nokļūt veikalā. Pat taisno, jā, bez nekādām liekām. Lieliski. Tad, ja kādam ir interese, tad lūdzu uzlādēts.lv, Twitteris, Facebooks, LinkedIns, kas tur vēl, draugiem LV arī. Jā. Ko es jau gribēju pastāstīt, mums tā uzlādes tēma ir ļoti tuva, un Trafoneta ietvaros mēs esam uzbūvējuši un izgatavojuši elektrovelosipēdu uzlādes stacijas, kuras ir apskatāmas pie Akropolis, 2 gabals tur šobrīd ir. Viņi tiek piedāvāti ar zīmolu Velobox. Attiecīgi tā ir stacija, kurā var lādēt šāda veida vai jebkura cita veida elektrovelosipēdus vai arī tos elektrokikskūterus. Viņai tur pēc detaļās neieslīgšu, bet tas risinājums izdomās tā, lai viņš būtu zādzību drošs, lai varētu vienmēr atstāt savu uzlādes iekārtu un savu uzlādes bateriju šī stacijā. Jā, un būtībā arī tur ir viena no tām stacijām, ir pielāgota raidu vajadzībām. Pie Akropolis var aizbraukt, pielikt raidu, lādēties un par to saņemt braucienu atlaidi 10%. Man jādodas uz to virzienu, uz Akropoli, tad es braukšu un atstāšu tur, uzlādēšu un dabūšu bonusu. Dabūsi bonusu 10%. Lieliski, fantastisks deals. Gribētu dzirdēt un mūsu klausītāji, skatītāji kaut kādu novēlējumu, ieteikumus mūsu jauniem speciālistiem, uzņēmējiem, cilvēkiem, mūsu tautiešiem. Kaut ko tādu. Kaut ko tādu, jā. Es domāju, svarīgākais ir, novēl visiem tur tādu pozitīvu uztveri un pozitīvu attieksmi pret dzīvi. Skaidrs, ka vienmēr biznesā būs kaut kādi izaicinājumi, kas rada dusmas un sarūktinājumu, bet to jāmēģina pārvarēt ar smaiļu, tik tam pāri, uz to neieslīgt, neiestrēgt, jo ko es pats esmu novērojis, jo tu kļūsti ekonomiski aktīvāks, tā ar tevi arī sāk notikt visādi notikumi, kas bieži vien ir nepatīkami. Tad tu redzi, ka tur ir metiens, tur ir kaut kādi, negodīga rīcība, cilvēki ir dažādi. Ļoti, diemžēl, daļa biznesa ir, daļa biznesa spēlētāji saņem savus rezultātus ar nedaudz negodprātīgu rīcību. No tādiem, tādu jāmāk atpazīt un noteikti ar to arī vajag dalīties. Vajag dalīties ar savām neveiksmēm arī, lai citi varbūt uz tiem pašiem grābekļiem neuzkāp. Bet pamatā esiet tādi, nevis tādi, kā jūs esat, bet tādi, kā jūs gribētu būt. Tad arī droši vien, ka viss arī izdosies. Forši, paldies tev liels! Paldies! Paldies tev, Edgar! Paldies! Ļoti daudz lietderīgas informācijas. Gribu novēlēt veiksmi darbos. Jā, paldies jums, kungi, ka atbraucāt. Tiešām patīkami parunāt ar jauniem potenciāliem cilvēkiem.
kuriem iespējams noderēs man pieredze, attīstot jaunu biznesu mūsu un kaimiņu valstu tirgos. Paldies jums, Džeki. Paldies. Čau. Čau. Atā.